Jā, tuvojoties gada nogalei, protams, arī Eiropas Savienībā šīs institūcijās daudz kas ir padarīts. Ir palicis vēl viens padomes sēde par Banku Savienību, ir palikusi arī sēde, kas ir divpusēja Eiropas Savienība ar Krieviju, kurā būs runa par jaunām partneru attiecībām. Un tur man jāsaka, protams, mums ir ko teikt par to, kā Krievija nepilda tās saistības, kas viņai izriet no Pasaules tirdzniecības organizācijas iestāšanās. Par piemēru to var teikt gan par dzelzceļa joprojām diskriminējušiem tarifiem uz ostām, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, ieskaitot arī Latviju, Igauniju, Lietuvu, kur ir daudz dārgāk tarifi nekā tad, ja tas virziens ir Sanktpēterburga. To pašu mēs varam teikt par aviāciju, kur joprojām, neskatoties uz vēstuli no Krievijas puses, ka viņi izbeigs ņemt maksājumus no Eiropas Savienības aviokompānijām par Sibīrijas pārlidojumu, tas joprojām notiek. Līdzīgi var runa būt arī par spiedienu uz bezvīzu režīmu ieviešanu ar Krieviju, kas izpaužās transportā tādā veidā, ka Eiropas Savienības aviācijas kompānijām dažām prasa apkalpei vīzas, kas ir jauns pavērsiens aviācijas attiecībās. Un, protams, arī vairākām 11 Eiropas Savienības valstīm ir problēmas ar tā sakot apmaiņas kartēm attiecībā uz kravas pārvadēm pa autoceļiem. Ņemot vērā visu to, varētu teikt, ka 9. decembra vizīte pēc Roņa kunga ielūguma Latvijā Krievijas dzelzceļa ministram, Krievijas transporta ministram, es atvainojos, varētu būt kaut kas ļoti labs. No vienas puses, jā, ir viņa apsolījums, ka Krievija izbeigs šos diskriminējušos tarifus dzelzceļa jomā, ir uzlabojumi sarunās, ka padarīt muitas procedūras Latvijas-Krievijas robežu punktos tādas pašas kā Krievijas-Somijas, tas viss skan labi, bet mums vienīgi jāņem vērā, ka, ja mēs veidojam šīs divpusējās attiecības, mums iespējams, ka Krievija vienkārši izmanto Latvijas šo vēlmi šajā ziņā risināt šos jautājumus divpusēji, jo tas, ko mēs zinām no tiem citiem sektoriem, tā ir viena no Krievijas pieeja pret Eiropas Savienību. Neatzīt Eiropas Savienības kopējos aviācijas līgumus, piemēram, bet mēģināt viņus vēl kārtot divpusēji. Un arī es domāju, ka tas, kad attiecībās ar konkrēti Eiropas Savienības valsti neatzīt to kā Eiropas Savienības sastāvdaļu, bet kā vienu dalību valsti Eiropas Savienībā. Kāpēc viņi to dara? Iespējams, ka tāpēc, ka Putins vēlās braukt 21. decembrī uz Eiropas Savienības samitu ar Krieviju jau kā Eiroāzijas līderis, kā pārstāvis no tā saucamās vienotās ekonomiskās telpas, kurā pašlaik ir 3 valstis – Baltkrievija, Krievija un Kazahija, kas nodibinājuši muitas savienību, bet kurās nepārprotam ir spiediens iekļaut arī Ukrainu un daudz citas Vidusāzijas valsts. Un es domāju, ka ar to tas arī var nebeigties. Tāpēc es domāju, ka būsim saprātīgi, Eiropas Savienība rada drošību. Ja mēs arī veidojam kādas divpusējas attiecības, es nesaku, ka tas ir slikti, bet mēs nevajadzētu mums spēlēt šo lomu kā šķeltniekiem un izpatikt īstenībā trešās puses interesēm.